Sarunā man ar meitenēm par mūsu tēmām. Pirms kaut kāda laika es kaut kur redzēju informāciju, ka ir sievietes, kas dzīvo cikliski, tā kā atbilstoši savam ciklam, plāno savu ikdienu, un viņas ļoti labi jūtās. Jūs nezinu, vai jums tā arī ir bijis. Es domāju, ka jā, ir tā, ka tu tā kā esi izdomājis, ko tu darīsi, un tad ir tāda diena, ka tu esi lupata, un tad tu beigās sevi visu laiku strostē, ka tu neko neesi izdarījusi. Un tad es sāku meklēt informāciju, un es gribu ar jums padalīties. Tas, man liekas, tik inčīgi, un varbūt kādai no jums noder. Tātad, ko es atradu? Ka mūsdienu pasaule ir veidota pēc lineārā ritma. Tas ir vīrišķais ritms. Un tā kā katrai dienai vienmēr ir jābūt vienādi produktīvai. Bet sievietes ir cikliskas. Un ja mēs pieņemam šo savu cikliskumu, tad mums nav sevi jāvaino ne par ko. Mēs mākam tajā būt, mēs sevi saprotam un uzlabojas attiecības, pieaug mūsu produktivitāte, kas ir ļoti svarīgi. Un tad, kad es sāku skatīties to ideju, kā ir dzīvot saskaņā ar savām cikla fāzēm, es sapratu, ka sievietei nav jābūt visu laiku, katru dienu produktīvai. Tāpēc, ka mūsu ciklā ir 4 fāzes. Un katrā no tām gan ķermenis, gan prāts viņš strādā citādāk. Iedomājieties, ja kādai no jums interesē, tad skatāmies tālāk. Ja? Pirmā ir tā menstruāciju fāze. Enerģija šajā laikā ir ļoti zema, un tas ir normāli. Un tas ir īstais brīdis, kad apstāties, padomāt, izvērtēt un saprast, ko tu patiesībā vēlies nākamajā mēnesī, piemēram. Pēc tam ir folikulārā fāze. Enerģija sāk pieaugt, parādās vairāk ideju, vairāk motivācijas, un šis ir ļoti labs laiks sākt jaunus projektus, mācīties, satikt jaunus cilvēkus. Pēc tam 3. fāze ir ovulācijas fāze. Un šajā laikā sievietes ļoti bieži jūtas pārliecinātākas, komunikablākas, un tas ir ļoti labs laiks visādām prezentācijām, sarunām, sadarbībām un arī redzamībai. 4. ir luteālā fāze, kad šajā laikā gribas vairāk struktūras, kārtības, mierīgāka tempa, un tas ir tāds ideāls brīdis, lai pabeigtu visu iesākto, sakārtotu lietas, sagatavotos jau nākamajam ciklam, nākamajam mēnesim. Tas man viss ļoti ieinteresēja, jo es tiešām sev ļoti bieži pārmetu par kaut kādām neizdarītām lietām, tieši par to, ka es neesmu tik produktīva, tā kā es gribētu būt. Un es paņēmu mēnesi pamēģināt šo eksperimentu, plānot savu ikdienu darbu saskaņā ar šo cikliskumu. Man ļoti patika. Es īstenībā vispār nemocījos, nejutos vainīga ne par ko, jo tiešām tu katru dienu kaut ko dari, zinot, kāds tev ir tajā brīdī tas enerģijas līmenis, tu dari atbilstoši, un tu visu laiku esi kaut ko izdarījis. Un es tagad tā domāju, es pat neatceros, kurā brīdī man bija tādas lupatas dienas, ziniet, ir tādas, ja? Un vai man vispār bija? Man kaut kā tāda sajūta, ka man visu laiku šomēnes ir tik riktīgi visu laiku kaut kāda enerģija. Bet varbūt tas ir radies tāds iespējas no tā, ka tiešām ievērojot šo mēnešu ciklu, ka es visu laiku darīju tās lietas, kas bija jādara tajā laikā. Ir tāds sajūta, ka visu laiku kaut kas notiek. Reāli forši. Varbūt tiešām vienkārši mūsu ķermenis ir radīts, lai mēs dzīvotu cikliski. Ierakstiet komentāros, ko jūs par to domājat. Jūs to bijāt dzirdējušas, vai jūs to bijāt jau kaut kad mēģinājušas, vispār, ko jūs par to domājat.